Pagājušā gada decembra vidū vienības laukumā bija atvērta sintētiskā ledus slidotava. Pirmās 2 nedēļas pilsētnieki aktīvi izmantoja šo slidotavu. Tagad apmeklētāju skaits ir sarucis. Sintētiskā ledus slidotavai ir savas īpatnības. Piemēram, uz šīs ledus virsmas praktiski nav iespējams iemācīties slidot. Mazam bērnam ir nepietiekams svars, lai varētu slīdēt uz tāda ledus. Tomēr pilsētas doma pagaidām neatsakās no idejas atklāt stacionāro sintētiskā ledus slidotavu pilsētas centrālajā parkā, kas strādātu visu gadu. Šobrīd šo jautājumu apspriež un analizē pašvaldības un sporta pārvaldes speciālisti. Par to masu informācijas līdzekļiem pastāstīja pilsētas mēra pirmais vietnieks Jānis Dukšinskis, apsolot uzzināt iedzīvotāju viedokli šajā jautājumā un ņemt to vērā, dodot tālāku virzību šim projektam. Vēlamies atgādināt, sintētiskā ledus slidotava vienības laukumā strādās līdz 27. janvārim.